Šodien mēs gribam padalīties ar jums un pastāstīt, ko mēs ikdienā izmantojam sadzīves ķīmijā, ar ko mēs mazgājamies, kas mūsu plauktos ir tieši bioloģiski, ekoloģiski certificētas lietiņas, lai mēs ievērotu šo te principu, ko es jau iepriekš minēju, ka eko būtu labi, ja būtu produkti, ko mēs ēdam, ko mēs elpojam un kam mēs pieskaramies. Ikdienā mēs traukus mazgājam trauku mašīnā, un tad mēs pērkam tabletes, kas ir arī ar Eiropas Savienības eko zīmīti. Parasti izmantoju kaut kādas akcijas un izmantoju izdevību nopirkt lielākā apjomā, lai pietiek ilgākam laikam, un par to nav jādomā. Un te ir it kā trauku līdzeklis, bet kā daudzās ģimenēs bieži vien viņš tiek izmantots roku mazgāšanai, jo pieskrien bērni vai es atskrienu no Rīgas un tad ātri tepat virtuvē nomazgāt rokas pirms ķeros klāt gatavošanai. Tam arī, protams, ir eko zīmīte, jo rokas mazgājam vairākas reizes dienā, līdz ar to ir svarīgi, lai būtu tīra manta. Jā. Te ir vansistabas tīrītājs, kas arī ir ar eko certifikātiņu. Tad ir baigi labā lieta, koncentrāts, ko es nopērku parasti vairākas pudeles, lielam laikam uz priekšu. Tas ir atkaļķošanas koncentrāts, ko var atšķaidīt un iepildīt vairākas reizes, jebkādā pudelē. Man te ir bijusi kaut kad iepriekš pirts līdzeklis pudelē, un to es tagad arī izmantoju, lai atšķaidītu koncentrātu. Un šo te atkaļķotāju var izmantot arī kafijas automātam ieliet, vai jebkam citam, kas ir sakaļķojies. Jā. Tad ir stikla tīrīšanas līdzeklis. Kaut kad nopirkts šādā pudelē, bet būtībā stikla tīrīšanas līdzeklis pērku eko veikalā izlejamo, kas sanāk tiešām super izdevīgi, super ērti. Tas, man liekas, noteikti būs lētāk, izdevīgāk nekā pirkt parasto ķīmisko līdzekli. Un te ir uzpildīta trauku mazgāšanai ar eko zīmīti arī. Pie sadzīves ķīmijas, protams, pieskaitām arī ir veļas mazgājamais līdzeklis, jo tā ir lieta, man liekas, kam ļoti jāpievērš uzmanība, jo tas ir tas, tiešām, ar ko mūsu āda saskarās katru dienu, un tajā skaitā mēs arī to elpojam. Un naktī taču liekam galvu uz spilvena un guļam pārvalkos un palagos, kas ir mazgāti ar attiecīgu līdzekli. Tāpēc, protams, arī šim man ir eko zīmīte. Un ir testēti ļoti daudz līdzekļi. Šis ir viens no labākajiem. Te sastāvā ir soda, kas palīdz ļoti forši izņemt arī traipus. Viņam, protams, nav arī asa smarža un nav tā, ka smaržojam visu laiku pēc veļas dienas ģimenē. Dušželejas un šampūni, tie ar mums ir, izvēlos ar bioeko zīmītēm, certifikātiem. Un svarīga lieta sunītim arī. Īsumā mums paveicās, mums viena dāma, kad mēs pirmo reizi pirkām šampūnu sunim zoo veikalā, viņa ieteica izvēlēties tieši biocertificēto. Tā kā paldies viņam, un suns jau tagad viņai būs gads, mēs tāpat turpināsim noteikti pirkt līdzekli, kas ir eko certificēts. Pirmais, uz ko es skatos, ir šī zīmīte, ka produkts ir eko certificēts. Jo tā noteikti būs kaut kur pašā priekšā, jo es domāju, ka tā ir lieta, ar ko ražotājs var lepoties, un to viņš nekad neslēps. Un jums noteikti nekad nevajadzēs otrā pusē meklēt ar sīkiem burtiņiem rakstītu informāciju, ka tas ir eko certificēts. Jā. Tas noteikti būs kaut kur pašā priekšā. Nosaukumā gan noteikti tas var būt maldinoši, jo ļoti daudz ražotāji izmanto šo te vārdu eko, bio nosaukumā, kaut gan īsti neatbilst kritērijiem šie produkti.